Alūksnes brīnišķīgs objekts. Piļuki, piļuki, piļuki. Dzirdam, dzirdam, dzirdam pīlītes, dzirdam. Daudz skaistu pīlīšu. Un man jau patīk stendi. Strūklakas. Alūksnes jaunā pils. Uzcelta 1874. gadā. Alūksnes nedēļa. Ieeja dabas muzejā. Šitie putni ceļo uz Dienvidāfriku un Antarktīdu. Nu, pieņemsim. Jūras zīriņš. Lielais šņibītis. Dzegūze. Grieze. Ezera kauķis. Āfrikas ceļotāji. Lielā tilvīte, ķauķis. Mērkaziņa. Un šitie uz Rietumu Eiropu un Dienvidu Eiropu. Ceļotāji putni. Auku balodis, cik dūšīgs. Uz vidus Eiropu šitie. Var te norādīts, jā. Pīle. Soka, šņepe. Platknāvis. Iežu cikls. Nogulmieži magma. Te pa vēžiem. Zvaigznāju minerāli. Dinamiskā zeme. Atmosfēras kustības, ūdens apkrites cikls, pazemes erozija, zemes ģeochronoloģiskā skala, dzīvības rašanās, pirmās baktērijas, pirmie daudzšūnu organismi, Kembrijs, Ordoviks, Silūrs, Devons, Karbons. Galvenais saunam ir buļļats. Oniks, mežāzim, jašma. Kur mammai mežāzim, dūmkvarts. Ah, dūmkvarts. Eku strēlnieks. Jā, man ir. Tirkijas hahāts. Fluorescentie minerāli. Lielais ķīris. Un kur te žagata? Personiskā izstāde. Dabas muzejs. Un pretī mums pasties kāds skaists pasakains ezers. Oktobris. Skaista diena. Pensionāri atkal vazājās apkārt. Nu, nezinu, lasi. Nu, ļoti patīkami skati. Pīlis guļ uz to lapā. Esot ļoti skaisti. Divas ēnas. Skats uz muzeju. Smiltenietis pastaigājās. Esam pie Alūksnes ezera, velo osta. Un kur ir drīkst iznomāt? Redziet, 30 minūtes ar tādu braucam, 7 eiro. Tikko pusdienas iedas. Garšīga karbenāde. Smiltenes tehnikuma. Ar maizīti un kafiju. Ko jau? Tīri patīkami. Vēl vienai strūklakai tuvojamies. Mana dāma no Smiltenes pretējā pusē. Nu, un kas šis objekts ir? Te viss ir. Ieredzies par Latviju. Nu, vakarā droši vien, kad tumsiņā smuki izskatās, kā iedeg lampiņas. Koka tiltiņš pāri.
Pils salas tilts. Izlas uz margām, arī ten augšā nedrīkst braukt, citu citām ne, suni arī nevar vest. Un piepēt nedrīkst šeit augšā. Nu tā te izskatās tagad Alūksnē. Pludmales volejbola laukumi. Apkārt Alūksnes ezeram ir slēpošana un riteņbraukšana arī kaut kāda. Ļoti skaista kļava esot. Tur tālumā ir Gulbis, un tagad dodamies šādu pastaigu taku. Tempļa kalna ielas gājēju tilts. Jā. Labi, es domāju, ka šogad atliksim. Kur tad otrs Gulbis, ja tas viens pats spēj? Jo tas baltais Uz Smilteni aizlidoju, uz Smilteni. Baltais ir vecais, un šitie te visi jaunie ir pavēti. Nu, ticēsim tev. Priekšā mēs redzam Tempļa kalna parku. Ir iespējas rāpties pa to stāvu augšā. Alūksnes ezers, lūk cepurīte. Pretī saulē nevis nekad filmējis tā. Jā, viņas ir lapas, tā kā tulpes. Un ko oriģināli saka? Viss ir nodzis. Sieva varēja. Pastaiga turpinās. Pa taciņu, blakus Alūksnes ezeram. Brīnišķīgā laikā mēs to visu darām. Sieva man atkal atpalikusi ir. Jā, kaut kur jau ir tālumā. Lēnām pārpeldām ar kameru pāri Alūksnes ezeram, skaistiem mākoņiem. Kājnieku tilts. Tur uz priekšu mēs pa tām trepēm kāpsim augšā. Ja tas nebūtu uz ūdens, viņu saukt par lapenīti. Akmens kāpniem. Tur augšā ir starta vieta, trošu ceļš pāri ezeram. Nē, vispār, bet uz salu. Aiziet gids pa priekšu. Tā. O, te tik augsti gunti, ka tā saģērbies. Nedrīkstēja iet. Uzfilmēsim tūlīt video materiālu aizsūtīsim uz Alūksnes pašvaldību, ka te viens pensionārs no Smiltenes ignorē visas zīmes. Ja? Un tagad redz kāps pāri malai. Tur es augšā nekāpšu. Nu, labi. Zelta rudens panorāma priekšā. Viens ļoti uzmanīgi nāk lejā. Aiziet, alpīnis, zilās stāvēs. Rotondas. Jā, tur mēs neuzkāpām. Skata turnī mēs neesam bijuši, tas ir kaut kur tālu, ne? Tas tālāk tur bija. Kapos arī nebijām, pakāpienas kāpām, telts vieta nebijām, šite bijām. Smuks aplis, smuka pastaiga, jaukā laikā. Tikai 7000 soļi. Tas jau nav soļi galvenais, šeit ir kvalitāte. Iesim atpakaļ pa šo tiltu, jā. Un lūk panorāma. Sveiki gulbīši, jā. 2 vecāki balti un 5 bērni. Ko viņi tur tagad pucē spalvas savus, mazgājās? Jā. Kā viņi gatavojās? Kā ieļu, lai mitrums neiet klāt. Skaidrs. Zini, kāds dzēlī ir pa gulbīšiem? Gulbīt kustina kājas. Gulbīt, redzi, kustini spārnus, redz, kā viņš iekustināja. Malacīts. Labi uz redzēšanos, gulbīši. Visi logi ciet, atslēga nolausta, iekšā tiek nevaram. Principā mēs te varam aiziet līdz tam caurumam, paskatīties. Tas nav ciet, tur var tikt iekšā. Vai kur ir? Marienburgas 8. brālis. Ejam! Kase! Baznīca, mūris un kādi tumši tādi draudīgi mākoņi apkārt.
Dienvidu tornis uzvojas otrajā pusē. 2020. gadā ir rekonstruēts. 8 varoņi. Lūdzu, laipni lūgti cellē. Redz, ka skaists stepītis. Un te uzraksts ir dziesma. Brīnišķais. Jums atļauj kāpt tornītī? Augstāk vairs nevar uzkāpt neko. Es domāju, ka varēs redzēt panorāmu apkārt. Skaistākā pēdējā tēva glāsts. Bēdzi Marija. Saprat to vārdu virknējumu. Te ir kaut kas lasīts par 8. brāli. 8 varoņi. Projekta vadītāja Sanita Adlere. Un atstājām tornīša telpas. Nu, ko jūs tur ieraudzījāt? Varat man izstāstīt kaut ko? Jā. Tur ir durtiņas. Tā, nu te izskatās. Varbūt stūdēji 2 kilometrus nogājis. Vēl gribās šeit noiet lejā. Uz redzēšanos Alūksni bija labi. Atvaru bildītas no Alūksnes